Sveicināti, šis ir mans pirmais video. Es vēlos pateikt, ka šis ir Airsoft un es neatrodos aktīvā militārajā poligonā. Kā jau teicu, es neatrodos aktīvā militārajā poligonā un visas aktivitātes, kas šeit tiek veiktas, nav uz īsta pamata un vairāk veiktas uz Airsofta pusi, bet, ja nedod Dievs pienāk tā diena, arī var tikt veiktas uz īstās dzīves incidentiem. Un tā tagad for educational purposes, šis arī ir Airsofts, te nav nekas neiet iekšā, un aizslēgs arī ir Airsofta. Tā, es prezentēju, man ēmka tā ir, šis ir tas, ko ir tie cilvēki, nu labi, tā nav precīzi ēmka, tas ir pakaļdarinājums, bet jā, šodien tas, ko es darīšu, man jau viņa ir nokrāsot, man viņa nav tā perfekti melna, kā es gribētu uz šo video, bet video būs uz manu kamuflējumu, kā pašam cilvēkam. Un uz ieroču kamuflējumu. Sāksim ar ieroci. Galvenais ierocim ir noslēpt vispārēju ieroču siluetu. To mēs paveiksim šodien ar... Tur ir kamera gaisa. To mēs paveiksim šodien ar burtiski tīklu. Kā jūs redzat, ir ļoti līdzīgs dāmu tajām lietņām, ko viņas liek uz kājām, zeču biksēm, vai arī kā viņas sauc. Ļoti līdzīgs tam. Kā arī izmantosim visu šo. Visi kaut kādas zāles un tā tālāk, un tad nākamais ir tas, ko es vispār neesmu nevienam publiskam šeit rādījis. Mans privātais gilīsuits. Viņš ir tīri veikts un būvēts, teiksim tā, uz mājā pieejamiem līdzekļiem un tā tālāk, atskaitot vienīgais ir tas, ka ir jaciņa, ja trends, kas ir no Woodland. Šādā apvidū es pilnīgi godīgi teiktu to, ka jāizmanto Woodland, tāpēc, ja jūs paskatāties šeit visi zaļš, jā, visi pilnībā zaļš un nav īsti, teiksim tā, tādas krāsas, kas varētu savādāk atbilst, atskaitot manā izpratnē Woodland, Latvijas tagadējā kamuflāža, kuras gan vilkšu šeit. Jā. Un jā, tad sāksim ar ieroču kamuflējumu. Tagad tu vari panākt zemāk droši. Mēs izmantosim manu nazi, kurš te kaut kur pazuda. Šeit viņš ir. Apgriezīsim manus tīklus, kur viņi palika, nezinu, bet jā, apgriezīsim tīklus un liksim šajās vietās, kuras ir domātas īstajiem ieročiem, kā vieta, kur ventilējās gaisa un atdzers stobras. Vai kā emluka slieda. Jā, vai arī vienkārši kā emluka slieda, kur apakšā, ja šeit redz, tad es varu piemaukt klāt aksesuārus. Jā, tagad es uzlikšu tādu, jā, tagad es uzlikšu mazu timelapsu, kā es te čakarēšos ar burtiski tīkliņa apsiešanu ap stobru un centīšos jums parādīt, kā šim būtu jāizskatās. Šis var būt izstās ļoti nepareizi un ļoti neefektīvi, bet galvenā ideja, kad es skatos jūsu pusi, es ļoti ceru, ka var redzēt tikai šo daļu, nevis var redzēt pilnībā visu ieroču tā kā izmērus kaut gan paganu. Šādi nedariet mājās, it kā vajadzētu strādāt. Šī nav skatītājiem zināšanai, šī nav pirmā reize, ka Mikus rāda uz manu virzienu stobru lomu spēlēs. Turpinot, lai vispār iekļautos iekšā apvidu un lai vispār tā kā būtu tu viens ar apvidu, izmanto to, kas tev šeit atrodas. Tāpēc, ja es tīri tā vienkārši noliktu šeit, nu labi, tas ierocis neizceltos tik ļoti, bet viņš tāpatās izceļās ar to, ka viņš ir gaišāks, labi, viņš ir kaut cik koka krāsā, bet šis tumšums. Un kāpēc es izmantoju konkrēti tīklu? Izcils jautājums, paldies, ka paprasīji. Mēs varam brutāli paņemt zāles, noraut viņas nost un pa stiepriņam iešaut iekšā tajam ierocim. Replikai, es atvainojos replikai. Cerams, ka man tas te nevienu neofendoja. Man ofendoja, man dženderis ir brīnī plasmas maisiņš. Labi.
Tā, tagad šito ten, prikolu sabāžam šitā ten iekšā, šito ten tur un tad to te. Nu, sapratu? Jā, sakot, arī te es gan jau uztaisīšu ātro timelapsu, kā šeit kas notiek, un pēc tam pāriesim uz manu kamuflējumu, kā tas izstās un kā tam vajadzētu izstīties. Nē, nevis kam tā vajadzētu izstīties, bet kā tas izstīsies? Labi, paldies, jā. Lūdzu. Kat. Jau. Icī trup. Šis ir uz ātru roku taisīts vispārēji, bet ideja viņam ir tāda, ka viņš vispār burtiskākajā nozīmē sašķaida to outline ieroča, ārējo izskatu. Galvenais vispār kamuflējot savu ieroci, tas, ka tu redzi mērķekli un tev nekas neaizsadz stobru. Manā gadījumā aizsadz stobru, par to var ļoti ātri parūpēties. Bet galvenais, lai tu redzētu cauri mērķeklim jeb graudam, kas ir šis un šis, tiem, kas nezinu, just saying. Bet tas ir uz ātru roku, un acīm redzam, ja mēs aizējam tā, kā varētu nolikt tā, lai jums būtu ok. Šādā pozīcijā, mani diez vai no 10-15 metru attāluma tik labi redzēs. Tagad... kas man iedzēla? Jā. Jūs uzjautāsiet jautājumu, kāpēc Mikus vienā brīdī sāka panikot. Tad es domāju, reku var redzēt, tur lido bēgi daudz kodus. Un viņu sadzēla, parādīja rociņu. Nē, man viens punkts ir rokā, jā, un man sāk uzpamt roka. Labi, tas ir tīri vienalga. Es nezināju, ka mežā lapsenis dzīvo zem zemes. Tas neizstās arī pēc lapsenē, bet ir viena problēma, tur ierocis stāv viņu, ko viņš nepaņēma. Jā, mums daudz ir ierocis, tāpēc mēs gribējām paslēpt un parādīt, cik viņš ir efektīvs, bet tagad viņas lido manā virzienā. Jā, un tagad man būs ļoti jauks kontents, kā es eju pakaļ savam ierocim, caur lapsiņu. Īstenībā, davai, kameramen nostājies šeit, atceries tos slavenos vārdus, kameramen never dies, right? Yo, what the fuck? Viņš izstās insane, izstās, ka es būtu dūries. Es nelietoju narkotikas, narkotiku lietošanu nekaitīgai veselībai. Kas tas tāds ir tikai? Kas ir? Es nezinu, es pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Es esmu pusi savu dzīvi pavadījis mežā, es pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Iespējams, ka mēs atradām Latvijā pirmos kaut ko, kuram nav dzimuma un nosaukuma. Kaut kas, bet sāpēs. Labi, maroti jūtās interesanti. Nākošajā vidī kā Mikus bez rokas. Bet tās izstās pēc lapsenēm. Ko man darīt ar to stoķi, Kamuflāži saucās, ja? Jā. Pamēģini apiet vienkārši. Galvenais, lai kaklu un seju nesadzē. Tas taisa speciālo misiju, kuri glābi savu ieroci, tāpēc, ka mēs izzinām, ka ierocis tā kā sieva, pa viņu jārūpēs vislabāk nekā par savu sievu, nekā par sevi pat. Jā. Labi, atradīšu citu pozīciju, no kuras uzfilmēt, bet labi, nē. Noliksim šādi, ja? Tupu noliksim šeit, attiesim reālāku distanci, tā, lai viņš stāvētu tā normālāk. Attiesim realistiskāku distanci. Bet tas punkts, kur ierocis stāv iezūmā, jā. Reku, tur stāv ierocis. Viņš izstās no malas, no ārienes, viņš izstās ļoti, teiksim tā. Viņš neizstās kamuflēts at all. Bet tagad no attāluma viņš izstās ļoti interesanti. Lai karsts palika. Labi. Tagad es parādīšu, kā es izstāstu ar visu gieru. Reku ir Mikus pašāk seksīgākajā fazē. Jūs viņu neredzat pareizi. Tāpēc, ka viņš ir noslēpies te. Tieši tā. Šī ir mana burtiski mīļākā daļa no hobija. Ne tikai kā iemesls, kāpēc es vēlos iestāties tālāk NBS un tā tālāk, bet tas aplūst viens ar visu. Kamuflāža ir pati nepieciešamākā lieta, kas vispār ir šādā nozarē.
Tāpēc, lai tu tiktu vispār līdz tam brīdim, ka tu vari raidīt šāvienu gan airsoftā, gan īstajā dzīvē, pretiniekam, kā teikt, jāsaka, pretinieks nedrīkst tev pamanīt. Un tev ir jāizmanto taktikas, un tu nedrīkst nekad strādāt viens. Tas ir tas, ko tev jāatcerās, ja tu plāno uzsākt airsoftu, vai ja tu plāno doties tālāk. Tev vienmēr ir jāatcerās to, ka komandā ir spēks. Tāpat kā šis džeks man palīdzēja šodien, ļoti daudz palīdzēja šodien. Tik ļoti daudz, kā aizmiga pirms tikšanās. Jā, bet tas, ko es vēlējos parādīt, ir tas, cik ļoti šī mājas veidotā uzparikta ir vērtīga un cik viegli viņa ir uztaisīt. Iegādājieties snaipera tīklu, kuru šitas man uzdāvināja uz dzimšanas dienu. Es nopirku savu lētāku versiju, kura ir vasarai un viņa ir caurspīdīgāka. Bet jūs iegādājaties biezo snaipera tīklu, kurš tika izmantots vairāk Afganistānā, un jūs aptinat viņu burtiski ar visu iespējamo. Izmantojiet šo kā neīstās lapas, tāpēc, jo viņam nav konkrēta struktūra. Jūs paņemiet aļikā burtiski pasūtiet kamuflāžas tīklu, izmantojiet visu kaut kādas krāsas, visu kaut kādas krāsu diegus, un tādā veidā, ja jūs pastieties, manās acīs vismaz īstajā dzīvē viņš kaut cik ieiet ar to visu, un tas, ko es vēl neesmu izdarījis, ir, es neesmu pielicis nekādas lapas klāt. Tas ir vēl kas, un šeit ķiverē acīm redzami, šeit ir arī, kā šo sauc? Tīkls, kamuflāžas. Kamuflāžas tīkls, kurš iet virsū ķiverē. Vai apvalks. Jā, un viņam virsū ir linu diegs, kurš ar laiku viņš sāk tā kā attīties vaļā, un viņš sāk iegūt naturālāku krāsu. Bet vienīgais mīnus par šo tīklu, apsieties uz viņu. Viņš tāds reāli pretīgs, tāds bez mazliet varētu teikt, ka Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir franču. Franči! Fuj, Francija. Tas, ko es vēlējos parādīt par to snaiperu tīklu. Šī ir tā versija, un šādi viņš izstāst vienmēr pašā sākumā, bet tas, kurš šeit tur, viņš ir biezāks. Vispārēji viņam ideja burtiski, ka tu uzmet viņu šādi virsū. Viņš paslēpj cilvēku galvenās daļas no silueta, kas ir šī daļa. Šo daļu tu nekur neatradīsi dabā, un ja tu atrod, lūdzu, DM-o man Instagramā. Jebkur, kur tu šeit paskaties burtiski, tu neredzēsi nevienu kvadrātu, tu neredzēsi nekādus apļus. Šeit burtiskākajā veidā izveidojas 90 grādu leņķis. Uzmet šo ten virsū. Tu pārvērties apaļāks. Es tagad pats solo to nevaru īsti izdarīt. Es ceru, ka ir labi. Ir labi? Ir labi, jā. Ok, tad labi. Bet, ja uz viņu uzspiedāt saule, varbūt kāds skatītāji pateiktu, viņš ir labi redzams, viss cauri spīd. Bet, iedomājieties, ja spīdētu saule vai šitādi virsū, tad nebūtu baigi nekas redzams. Baigi nekas nebūtu redzams, jā, un šis ir izmantojams izcili kā kāzu plīvurs. Jā. Iedziļinoties vēsturē, šis tika izmantots Afganistānas snaiperi lielākoties, un arī citi afgāņi viņa burtiskākajā nozīmē izmantoja kā tīri šalli, kas arī tagad ir iespējams. Tikai ārā nav pietiekami karsts. Un man jau ir diezgan karsts pēc šī ekstremālā koduma, un man visa roka ir burtiski doktora Desas lieluma. Gains. Gang. Nu, šis bija pirmais video, šis bija introductions. Es gan jau taisīšu par kamuflējumiem vēl padziļinātāku un normālākus video, tagad es būšu apguvis, kā rīkoties vispār ar YouTube editingu un tā tālāk. Es ceru personīgi, ka tev kā skatītājiem patika. Ja tu nāc no TikTok profila, tad tu mani šādā veidā neesi gan jau redzējis, bet šī ir mana ikdiena, un es šo daru biežāk, nekā es atrodos kaut kādā omē un tā tālāk. Paldies, ka skatījies, nospied followiņu, nospied laiku. Ja tev nav žēl, aizsūt kādam draugam. Bet piefollow, es esmu tagad rodā līdz 1K. Tā kā, tiekās. Tīrākās informativitātes pēc. Es pats īsti nezinu, ko daru. Un šī mana pirmā reize taisot šādu video. Ej, tu noskaties, kāds man patīk, jā. Bet